Um, šonedēļ es sakoju līdzi vairākām tādām kā ziņu tēmām, un viena, kurai man sanāca sakot līdzi, uh, bija par UK, kas notiek Anglijā. Vai tu esi sakojis līdzi, kas notiek Anglijā šobrīd? Es šobrīd spēju tik izsekot līdzi savām mācībām, kas notiek manā dzīvē, tad vēl draugi un draudzene, un tā kā man ar to pietiek. Jā, es nezinu, kas man ir par problēmu, bet tas kaut kā, man patīk uzņemt daudz kaut kādu informāciju visu laiku. Tas laikam nav tik Es veselīgi. saprotu. Jo tā kā man informācija ir kā junk food. Jā. Bet es gribēju iesākt ar tādu tēmu, kas ir tuvu, es teiktu, visiem latviešiem, Latvijā dzīvo, kas ir tad darba devējiem tagad ir tiesības pieprasīt Covid certifikātu, un ja tu neparādi savu to Covid certifikātu, tad tevi drīkst atlaist no darba. Diezgan vienkārši tēma, nav nekas daudz tā kā jāpaskaidro man, ko tas īsti nozīmē. Jā, tev pirmie iespaidi par to. Mana pirmā doma ir tā, ka mums universitātē teica, ka no 15. oktobra vairs nevarēs nākt tā kā klātienē tie, kas nav potēti, tie, kas nevar certifikātu uzrādīt. Jo līdz šim bija tā, ka var nākt uz klātienes lekcijām gan ar certifikātu, gan ar negatīvu testu. Bet mums uzreiz jau sākumā teica, ka tā kā no oktobra vairs nevarēs. Bet man personīgi darbā vēl nav parādījusies tāda tendence, ka, ja tev nebūs certifikāts, ja tu nebūs potējies, tad nevarēs nākt uz darbu. Un es esmu dzirdējis, ka citi darbi panāk pretī ar to, ka, ja tev māmāts atļauj strādā no mājām, viss chill. Bet tas ir atkal, tas tā sadala, man liekas, cilvēkus. Jo daži var strādāt tā kā no mājām, daži nē. Pieņemsim, tāpat tos frizierus rāda, ka tu īsti nevari online nogriezt matus kādam. Jā, tāpēc arī es gribēju ielikt šos Covid tēmas pašā sākumā, lai mēs viņam tiekam cauri un pēc tam par viņām nerunāsim. Bet tomēr vēl par to turpinot, tāpēc, ka ir šī svarīga tēma, mums viņi ir jāpaspriež, tas mūs skar, tas var skart cilvēkus mums tūmā, kaut kādus draugus, kurus varbūt var atlaist. Tāpēc šo tomēr vajag apspriest. Lai gan tas Covid ir apnicis, liekas, ka sliktā virzienā iet visi tie ierobežojumi, ka man liekas, ka cilvēki pazaudē savas brīvības, un tāda lieta iepriekš, kā darba devējiem prasīt kaut kādas medicīniskas lietas, tas nebija pieņemami vispār, un ka tagad tas skaitas normāli. Es saprotu, ka mēs cenšamies pasargāt tos cilvēkus, lai viņi nenonāk slimnīcās, bet tā tagad ir katra individuāla cilvēka paša izvēle, vai tu nenonāc slimnīcā. Tu vari vai nu vakcinēties, vai nevakcinēties. Tu vari būt vai nu tā kā ļoti piesardzīgs un izolēties, vai neizolēties. Ir jāsāk ņemt sava veselība savās rokās. Un, Bet kā darba, kā tavuprāt, kā lai labāk ieteikt to jautājumu? Kā tavuprāt darba vides, dabūt to incentīvu vispār, kā lai labāk pasaka, vispār ieviest tādus ierobežojumus, vai tas ir? Es klausījos sižetu tieši par to. Bija viens ražošanas uzņēmums, Latvijas finieris, un viņi teica, ka katru reizi, kad kāds saslims, jāiet citiem kolēģiem izolācijā, viņi nevar ražot to savu finieri, viņi zaudē daudz naudu. Bet tas ir īstenībā valīds points. Es biju dzirdējis, ka vai tad agrāk, un es neesmu diži daudz padomājis par šo tēmu, bet es biju dzirdējis, ka agrāk skolās jau arī lika, teiksim, vakcinēties pret kaut kādām veibakām, teiksim, vai vispār ir vakcīnas pret veibakām? Jā, bet, pat tas īstenībā nebija obligāti. Tā kā, teorētiski cilvēkiem ir brīva izvēle. Tagad jau arī Covid arī jau nav obligāti. Bet labi, laikam šeit nav ilgi vērts par šo runāt. Vienkārši tas ir, manuprāt, depresīvi, tā, manuprāt, ir kļūda. Un es laikam, varbūt citi cilvēki man kaut kā pārmetīs vai kā, bet es būtu nedaudz nežēlīgāks. Es teiktu tā, ka, ja
jāļauj visu, lai mēs dzīvojam brīvībā. Ir iespēja vakcinēties. Un, ja slimnīcas ir pārpildītas, tad jāārstē ir vispirms tie cilvēki, kuri ir vakcinējušies. Tā kā, ja tu neesi vakcinējies un tu saslimst ar covidu, tad, ja nav vietas slimnīcā, tad tu esi pats vainīgs. Un tad tu pats arī varbūt nomirsi. Mēs tev nevaram palīdzēt. Tev bija izvēle vakcinēties vai nevakcinēties. Tas ir īstenībā, tā ir laba metode. Tas ir labs dzinulis cilvēkiem savakcinēties. Tev neviens neizglābs. Tev bija iespēja tevi izglābt jau iepriekš. Tu nokavēji. Viss tagad tas pats vainīgs. Tā kā... Jo dzirdēju, tā galvenā doma, kāpēc vakcinēt māsas, kāpēc mūs mudināt vakcinēties, ir tieši šitas, ko tu pateici, lai nepiepildītos slimnīcas atkal, lai nebūtu noslogots ārstu darba spēks, lai nebūtu ne līdz galam izglītoti interni jāņem palīgā. Jo tā kā ārstiem tā jau ir ļoti liela slodze, cik es dzirdu. Viņi paši tā kā nav spējīgi nodrošināt savu veselību daļ tā, cik intensīvs un apjomīgs ir viņa darba grafiks. Bet, protams, tas, ko es teicu, tas būtu ekstremāli nežēlīgi. Bet tad jāskatās, cik nežēlīgi ir pārējiem cilvēkiem tā kā likt mocīties ar dažādiem ierobežojumiem, pazaudēt savu darbu, savu dzīvi, savus ienākumus, savu varbūt māju vai ģimeni. Tā kā tīri finansiālā veidā dēļ kaut kādiem ierobežojumiem. Tas arī ir katastrofāli. Un tomēr katram cilvēkam ir sava izvēle. Ir jāsāk sodīt tos, kuri pieļauj sliktas izvēles, bet nevis sodīt viņus tiešā veidā, bet ļaut dzīvē viņus sodīt. Tā kā, ja tu izvēlies nevakcinēties, tā ir tava atbildība. Ja tu no tā nomirsti, tu pats esi vainīgs. Tā bija tava izvēle. Sods tev vienkārši nāk no dzīves, no realitātes. Un varbūt tu nevakcinējies un tev nekas slikts nenotiks. Tad viss kārtībā, tu vari nevakcinēties. Vienalga. Tā kā nav, tad arī nevajag man piespiest. Man īstenībā savā ziņā patīk tavs skatījums uz to. Es gribēju pajautāt, ko tu domā par to, kā teiksim, izcēlās tā ķēde, kā valstis sāka, kā valstis ieviesa tos pasākumus, ar kuriem, kā valstis ieviesa tos pasākumus ar to, kā mēs tiekam galā ar cilvēkiem, kas slimo, vakcinējās, nevakcinējās. Es biju dzirdējis to domu, ka principā visu, tā vieta, kur tas izcēlās Ķīnā, viņi bija pirmie, kas rādīja piemēru tam, kā viņi tiek galā ar savu publiku. Ar saslimušajiem, ar izolēšanu, ar karantīnām. Un, cik es lasīju ziņas, tur brīžiem bija diezgan brutāli. Cilvēkus tā kā no lidmašīnas ar ūdens šļūtenēm mazgā, atsevišķās nometnēs izolē cilvēkus, ko, ja es nemaldos, es dzirdēju, ko dara Austrālijā arī. Tā ir mūsu nākošā tēma tieši par Austrāliju. Turpini, jā. Un kā tu domā, vai, ja es biju dzirdējis viena, es neatceros, vai tas bija epidemiologs vai biologs, viņš teica, ka tā tendence izskatās tāda, ka barā, teiksim, vislielākais, visstiprākais dzīvnieks rāda piemēru pārējiem baram, kā rīkoties. Un šajā gadījumā tā bija Ķīna, kas deva piemēru to, kā rīkojās komunistiskā valsts, un līdz ar to pārējās valstis ņēma piemērus tam, kā ierobežot slimības izplatīšanos, kā ierobežot inficēšanās gadījumus. Un īsti tas viss notika tik ātri un haotiski, ka īsti neviens neapstājās un nepadomāja, kā citādāk to varētu izdarīt. Man šķita, ka rietumu valstis centās pavisam citādākā veidā to darīt pašā sākumā. Tas bija pilnībā neveiksmīgi, un tāpēc aizgāja tajā Ķīnas variantā. Cik es sapratu, bija dažas retas valstis, kuras izolēja slimos, tā kā, un neko nedarīja pārējiem. Jā. Bet šito liksim malā. Zini, varbūt tāds ātrais jautājums. Tā kā tev šķiet, vai tavu paziņu, tavu draugu lokā kāds tiks atlaists daļ tā, ka viņš nav vakcinējies? Es vienīgais, ko es varu komentēt, es esmu pārsteigts, pavērojot savu perifēro draugu, teiksim, izvēles. Daudzi nāk no tādas
domu grupas kā alternatīvā medicīna un, teiksim, homeopātija, joga, tautas medicīna. Tādi, kas, teiksim, varbūt tās ir netik ļoti piekrīt nu, valsts medicīnai. Bet pēc Covida pat tā grupa cilvēku riktīgi sašķēlās. Tā kā vieni ir riktīgi par vakcīnām, vieni ir riktīgi pret vakcīnām, un tas viss šķietami ir noticis dēļ kaut kādas veiksmes vai neveiksmes, ka tur vienam nomirst ļoti daudz radinieki no tā Covida, un līdz ar to viņš stipri par vakcīnām. Kādam atkal nomirst no vakcīnām. Es esmu dzirdējis, vienu gadījumu es dzirdēju, ka viena draudzene stāstīja. Vecāks cilvēks nav, pēc vakcīnas dabūjis vakcīnu, man liekas, otro devu, vairākas dienas nav varējis aiziet gulēt un tā kā aizgājis viņa saulē, un līdz ar to viņi ir riktīgi pret vakcīnām. Un tāpēc man ir tik grūti komentēt par šito, jo man šķiet tik ļoti nospēlēs veiksme savā ziņā. Tā kā, bet īstenībā paturpinot to domu, man, cik es esmu pamanījis, man gribētos, lai kāds uzņemtos lielāku atbildību informēt tautu, vispār cilvēkus, kaut kā plašsaziņā par to, kas ir vakcīnas, kas ir slimības, kas ir epidēmija, kā slimības izplatās, kā strādā tava imūnsistēma. Jo baigais, es nezinu, vai tas ir haoss, vai tā ir dezinformācija, vai cilvēku tā kā nevēlēšanās izglītoties, bet baigā noslēdze sāk parādīties uz tādu, tā kā sazāristības teoriju, piekritēju pusi un neusticību medicīnai un, valstī. Labi, ļoti drūms sākums mums. Tāpēc labi, ka pati pēdējā tēma, kas ielikta, būs pozitīva un smieklīga. Labi, visu šito murgu liksim nost. Par viņu vairāk neko nerunāsim. Un tagad parunāsim par murgu, kas ir kaut kur tālu prom. Līdz ar to viņu ir daudz tā kā foršāk. Par daudz foršāk par viņu parunāt un pasmieties. Tu tā šito. Ok. Bet tu zini, kas... Piedod, kur gribētu teikt. Nē, es šito neesmu lasījis, jo es izgāju cauri tiem video, ko tu man atsūtīji, tie irākieši, tas reaktors, Eļļa, protams, Phil Crisis, bet šito es nebiju redzējis. Es biju dzirdējis atsevišķi, bet lūdzu iesāc. Šitien es iepriekš iemetu video no viena džekiņa, kuram es sakoju, bet sēkt ielikt tā kā ziņu rakstu. Tad viesraksts ir Melburnā, kas ir viena no Austrālijas pilsētām. Drīz būs viens no pasaulē garākajiem lockdowniem. Tātad viņi būs atradušies lockdownā 246 dienas. Viņiem Covid gadījumu nemaz arī nav tik daudz, lai gan ir daudz. Jaunzēlanda bija tā, kur uztaisīja lockdownu tikai pēc, laikam, 3 gadījumiem. Tad kā tika rādīts tajā video, tad visa pilsēta, visa valsts ir sadalīta tādās kā zonās, kur cilvēki nevar aizbraukt uz otru zonu, un ir tādas kā sienas, kur, pieņemsim, ja bērnu ģimene šķīrusies un tēvs dzīvo vienā zonā un māte otrā zonā, tad bērns nevar satikt savu tēvu, tāpēc, ka viņi var tikai viens otru satikt pie žoga, kurš ir uztaisīts, tāpēc, ka nedrīkst iet viņiem pāri, un tur policija skatās. Būtībā Austrālija pārvērsta par tādu veidu, kā koncentrācijas nometni ir. Laikam tāds nesevišķi neitrāls skatpunkts no manas puses. Bet, katrs var izpētīt pats, kas tur notiekās. Tas ir baigi trāki, tas ir aptuveni, tādā, man negribēs teikt Ķīnas līmenī, bet tāda baigā, tāds Gestapo variants. Es gribētu izpētīt nākamo reizi, es pierakstīšu. Bija valstis, kas sākotnēji izvēlējās citu piegājienu un ka viņi neveica nekādus ierobežojumus. Viņi ļāva tā kā slimībai iziet savu gaitu, gribi vakcinēs, gribi nevakcinēs, viss ir vaļā, viss ir brīvi.
interesanti tā kā, nu, noskaidrot un salīdzināt, tagad, kad viss ir pagājis, kā kurai valstī iet. Jā, nu, es kaut kā arī tam es sakos līdzi, un pirmais, kas man nāk prātā, ir Āfrikas valstis, kur viņiem vispār nav strādājuša medicīna, tur vienkārši tas vīrus aizgāja. Tā kā viņi nav veselības aprūpas sistēmas. Tur tas ir. Tad man nāk prātā tas Zviedrijas variants, kur viņi tā mēģināja, bet tad padevās. Un tad man nāk prātā Indija, kur viņi it kā mēģināja kaut ko kontrolēt, bet, nu, reāli jau viss notika pašplūsmā, jo Indijā ir miljards iedzīvotāji, viņi nav organizēti. Un tur viss bija labi. Viņi tika galā ar Covidu, Indija, gandrīz bez milzīgām problēmām. Bet tad atnāca tas delta variants. Un tad viņiem bija ļoti, ļoti, ļoti slikti. Līdz ar to es domāju, ka daļa tā delta varianta nav īstenībā iespējams atstāt nemaz pašplūsmā, vismaz ne bez vakcīnas. Bet, jā. Kā ir ar to delta variantu? Es dzirdēju, ka viņš ir lipīgāks, bet vai viņš ir tā kā, nu, niknāks? Tādā Jā, ziņā. arī, diemžēl, nedaudz arī stiprāks. Tāpēc, bet jā, bet trakākais, zinu, šā būs laikam pēdējā Covid tēma, kuru mums ir uzmetīšu aci, ir par to, ka man sāk es skatos tos kaut ziņas, un tā man sāk riktīgi biedēt tas, ka, nu labi, cilvēks savakcinājās, un tad saka, ok, bet tad jau vajag arī 3. reizi, un 4. reizi, un 5. reizi, un man šeit mēs iesim uz to, ka visu laiku prasīs, lai mēs atkal vakcinējamies, un ka tā kā citādāk nav normāla dzīve, ja tu neesi vakcinējies reizi gadā. Tas man sāk biedēt. Tu par to esi domājis? Es esmu, un man pretjautājums ir, kā ir ar gripu? Vai tu vakcinējies pret gripu? Jā, es vakcinējos pret gripu, bet tas ir brīvprātīgi. Nu, tā kā man patīk gripas vakcīna. Es vispār neesmu lasījis viņa blakus efektus. Tas, kas vienkārši ēg. Bet, zini, īstenībā gripas vakcīna viņam izmanto cik 10 gadu, vai ne? Tā kā, nu jā, tas nav nekas jauns, tā gripas vakcīna. Bet nu, teiksim, potas kā Moderna un Pfizer, nu, visas potas, viņām tika piešķirta ārkārtas atļauja, jo ārkārtas situācija valstī. Bet salīdzinoši nesen Pfizeru FDA aprūvoja. Nu, tā kā FDA pateica, ka šis ir gan izpētīts, ka viņi ir principā safe, nu, lietošanai. Es tev tā kā neņemu tā nopietni. Tu zini, kādi ir Pfizer tie blakus efekti, nu, kā tie apstiprinātie. Tā kā... Nu, es daļu no viņiem zinu. Nē, nu ir viens ļoti sliktais blakus efekts gan Pfizeram, gan Modernai. Tas ir, nu, jauniem vīriešiem, miokardīts, tā kā sirds uzpampšana, tā kā iekaisums sirdī. Es nezinu, cilvēki laikam nemaz nezinu. Cilvēki iztēlojas visu kaut kādus mistiskus blakus efektus vakcīnām. Viņi nezina, kādi ir reālie blakus efekti. Reālie blakus efekti tādi, pilnībā nekaitīgs, izņemot Pfizeram un Modernai, ir iekaisums sirdī. Neliels, pārsvarā pārējošs, viņu var izārstēt ļoti, ļoti rets, 1 uz 100 000 iedzīvotājiem, pārsvarā jauni vīrieši. Un kādi blakus efekti Johnsonam? Trombi smadzenēs, jaunām sievietēm. 1 uz 100 000 iespēja. AstraZenekai gan vīriešiem, gan sievietēm. Trombi smadzenēs. 1 uz 100 000 iespēja. Tie ir tie īstie blakus efekti. Un cilvēkiem vajadzētu beigt visu kaut kādu bullshitu lasīt par kaut kādu neauglīgumu un kaut ko tādu. Vienkārši jāpaskatās uz to tā kā matemātiku. Tie ir... Es ar tevi nošēroju latviešiem tāds viens es tādās taviem... Man likās, tu ekrānu šēru taisīs. Tādu Nikita, Nikita Trofjovs, kā viņu sauca. Es tagad uzreiz nevaru atrast. Trojanskis. Kur ir Gundars Rēders, Nikita Trojanskis. Es varu ātri vienkārši parādīt, kā tas izskatās. Bet viņš ir epidemiologs. Latvietis studējis, neatceros, kur Harvardā, nu kaut kādā vienā ļoti labā Lielbritānijas augstskolā. Epidemiologs, un viņš pastāstīja, nu, par savu pieredzi tagad, kā bija mācīties tieši Covid laikā, un ka viņš tieši pabeidz izglītību, un kā epidemiologs sāc strādāt tieši tik akūtā situācijā.
Un gan par tām baumām, par visādiem blakus efektiem, par to, kāpēc un kuriem vajadzētu dabūt trešo vakcīnas poti, kā viņa prāt mēs tikām galā ar to situāciju. Nu, tāds ļoti, ļoti inteliģents, gaišs, tāds sakarīgs cilvēks. Viņš vēl runā tādā, kā tādā New Age, millennial slēngā bišķiņā. Un jā, un viņš teica, ka principā arī to, ko tu saki, kaut kādas tās neauglības, tas ir bullshits principā ļoti daudzām zālēm, kuras cilvēki ikdienā izmanto, ir kategoriski un skaidri rakstīts, iespējas uz auglību vispār nav izpētīts. Ibumitīnam ir, kāds viņam bija blakus efekts? Iekaisums vēderā. Nē, viņam arī, visticamāk arī. Ir, jā. Bet bija kaut kāds arī, blakus efekts 1/1000, es neatceros, kas tur bija. Bet cilvēki arī, ikdienā plaši izmanto. Un tā kā viņš ne tikai ir slikts aknām, viņu nevar izmantot kopā ar alkoholu. Nedod Dievs cilvēki, kas ir tā kā aizgājuši viņcaulē, miksējot ibumetīnu alkoholu. Bet, jā, un par to īsti neuztraucās. Teiksim, tāpat kā tu vai es īsti neuztraucamies par ērču un gripas vakcīnām, un varbūt tās ir iemesls, bet, jā, es vienkārši domāju, vai daudz kas no tā ir vienkārši, dezinformācija. Informācijas trūkums no valsts kaut kādām iestādēm, no ārstiem, kas tev izglīto, kas tev savā ziņā caur to izglītību nomierina un tev rada kaut kādu tā kā piepildījumu vai sātu tādā ziņā, ka tu vari droši iet un veikt tās izvēles un tā kā nemeklēt kaut kādus alternatīvos resursus informācijām, kas ir kaut kādas sazvērestības teorijas un kaut kādas bullshits pilnīgas, kas varbūt tās daļa no kā var būt taisnība, bet tu cilvēks apmaldies tajā visā un tu vairs nezini, kā veikt pareizo izvēli. Jā, es tā piekrītu. Cilvēki, kas strādā pie tā, 10 gadu tev saka, ka kur ir vakcīnas, pie kurām mēs strādājam jau ilgi, lūdzu paņem, tev tas palīdzēs. Labi, viss mēs taisam beidzoši to. Tā, bet jā, es no savas puses ieteiktu tev šito kanālu, kas ir Rebela Kapitālisti, kas tāds kā finansu YouTube kanāls. Jā. Labi, tad šito mēs varam ciet, un tad nākošā tēma ir par Angliju. Tad šonedēļ, un jau iepriekšējās nedēļas sākumā šitā man šķiet pati fascinējošākā, interesantākā tēma. It's the UK, it's 2021. Kas šobrīd notiek, tā uzliksim video, lai viņš iet. Un tā ir tāda, ka Anglijā ir milzīgs benzīna deficīts. Tev pirmie iespēja par to. Es šito biju dzirdējis. Viņš stāstīja, ka tā nav baigā problēma, ja tā kā visi cilvēki nekritīs panikā un nemēģinās visu izpirkt uzreiz, kā tas notika ar toaletes papīriem. Jo tagad atskatoties, tā kā, kāpēc tieši toaletes papīrs? Ar degvielu ir citādāk. Es saprotu, kāpēc, teiksim, varētu būt tas impulss iet un pirkt degvielu, un īpaši, ja tu dzirdi, ka citi pērk un izpērk, un tad, ak, Dievs, man arī varbūt tās kāds zina, ko es nezinu, un tagad man vajag kaut kādus krājumus, jo tūlīt tās, nezinu, beigsies degviela. Degviela beigsies aptuveni pēc 50 gadiem, skaitītājs. Viņa beigsies, bet viņa tik drīz vēl nebeigsies. Labi, es tagad nedaudz padziļināšu to tēmu tāda, ka Anglijā ir īsta problēma ar to, ka trūkst profesionālo šoferu, kas vada smagās mašīnas. Un viena no lietām, ko vada šoferi ar smagajām mašīnām, ir tā kā degviela. Un ar to patiešām bija problēma ar to, ka trūkst nedaudz šoferi, kas vada degvielu. Bet ja neviens nebūtu kritis panikā, tad vienkārši ik pa laikam kādā degvielas stacijā nebūtu benzīns. Tā kā, jo vienkārši trūkst šoferu. Bet tāpēc, ka visi krita panikā, tika radīta tāda situācija, ka benzīns nav nekur. Tev vēl ir skaņa? Man ir, jā. Okay. Es drīkstu ātri nošērot. Jā, es domāju uz tevi. Jo.
Var redzēt? Yep. Šitas ir diezgan foršs worldometers. Te var redzēt tā kā current population, births, deaths, tīri, bicycle, cellular phones, forest loss this year, CO2 emissions, people who died of hunger, obese people in the world. Un te pie energy ir days to the end of oil. Okay. Aptuveni 42 gadi. Šis Te man ir atgāda. gāze 7000 dienas. Es ticu, ka viņi beigsies, bet šis man atgādina to, ka tā kā visu laiku saka, tur 2000. gadā globālā sasilšana visa pasauli iznīcinās. 2010. 2020. nekas vēl nav noticis. Bet, nu labi. Tikai tas ir krūta, paldies. Man te tuvumā īstenībā notika tāds gadījums. Saku, redzēt, man augšā bildi, tā ir tā kā Tenerife. Viņai blakus ir cita sala, ko sauc La Palma. Un uz La Palmas ir vulkāns. Un viņas laik teica, tas vulkāns tur izvirdīs vai nu pēc 1 sekundes, vai pēc 1 minūtes, vai pēc 1 stundas, vai pēc 10 gadiem, vai pēc 100 gadiem, vai pēc 200 gadiem. Mēs nezinām. Un viņš izvirda pirms nedēļas. Un tur vienkārši randomā izvirda. Tur to tas var notikt. Un tur bija lava un viss kaut kas. Un te bija arī apkārt, es redzēju visur vulkānisko to miglu. Līdz ar to, jā, diezgan nopietni. Un arī tur cilvēki ziedo visu kaut ko. Tas tāds arī ziņa. Cik tas tā no tavām mājām ir? Nē, tā ir cita sala. Tā ir kaut kur 50 km attālumā, varbūt 100 km attālumā. Kaut kur tā. Nav vismaz tik daudz, ja tā padomā. Tā kā 100 km attālumā. Gadījumu par pareģojumu. Zini kā, pareģojumu piepildās vai nepiepildās. Un tie, kas veids pareģojumus un viņu pareģojumi piepildās, tad viņiem ir tā kā klauds nāk klāt, nu nevis klauds, bet tā kā, nu ticība, un tad katra nākamā lieta, ko viņš saka, viņai cipa var ticēt vairāk. Un ir tik daudz dažādi faktori un veiksmi nospēlē, kad, nu, tā kā, atgriežoties pie tā paša jautājuma, vai manuprāt, kādu no maniem draugiem atlaidīs dēļ tā, ka viņi nav potēti. Ļoti daudz no maniem draugiem ir potēti. Un mans no viņiem tas tāds nav. randoms, kā tu ieliki to jautājumu iekšā. Tu man sasmīdināji. Bet labi, pabeidz. Nu, tā kā... Nu jā, un tas ir vienkārši... Es nezinu, es to savā galvā savilku ar to vulkānu piemēru. Un, bet man patika, kas to teica, ka basically tev ir 50-50 chance, nu jā, ka tas notiks vai nenotiks. Un tas, kā tu stāsti, tas notiks pēc 1 minūtes, sekundes, dienas, nedēļas, mēnešus. Nu, tā kā mēs varam tikai priecāties, ka nekas tāds nav noticis. Nu, ka degviela vēl ir, vēl nav kaut kāda kataklizma, mums vēl cipa ir laiks paspēt ar CO2 tik galā. Tur, nu. Labi, atgriežoties pie tā video. Bet runājot par to degvielu, es uzlikšu kodu to stop frame. Tā, nu, vēl tā padziļinotā nopietnāka situācija ir tiešām diezgan nopietna, jo tad, kad sāk trūkt degviela, cilvēki nevar aizbraukt uz darbu. Un šobrīd jau viņiem trūks degviela 1 nedēļu. Īsnībā jau 10 dienas. Vēl joprojām. Un situācija nav uzlabojusies. Tieši Londonā. Nedaudz ārpus Londonas labāk, bet iedomājies Londona, tā ir diezgan svarīga liela pilsēta. Viņi nevar dabūt degvielu. 10 dienas. Nu viņiem paliek infrastruktūra, kas jau ir uzbūvēta vietā. Viņiem autobusi neiet labi, viņiem mašīnas neiet. Viņiem, labi, velosipēdi, tas ir, ja tev paveicās un tu esi pusstundas braucienā, maksimums 40 minūtes darba, stundu, labi, ok, tu vari. Viņiem ir diezgan laba pazemes vilcienu infrastruktūra. Vai tas viss strādā uz degvielu? Jā, es to piekrītu, ļoti labi to pateici, bet tagad pieņemsim, daudz cilvēku sūdzās par to, ka, piemēram, ir cilvēki, kas vakcinēja Covid cilvēkus vai apkopīja slimus cilvēkus. Tu to pateici tā, ka ir kaut kāda vigilantī, kas skraida pa ielu un vienkārši... Nē, viņš ir kaut kādas māsiņas, kas apkalpo cilvēkus, bet izbraukumā kaut kur jau, tādas, kas ir uz nāves gultas, kā saka. Viņi nevar aizbraukt uz turien, jo viņiem nav benzīns.
Piemēram, nav policijai benzīns vai ātrai palīdzībai nav benzīns. Nu labi, tiem gan jau kaut ko tur izdomā īpašā kārtā, bet nav skolotājiem benzīns, nav vienkārši parastiem cilvēkiem benzīns, ko aizbraukt uz darbu. Tad, kad sāk beigties benzīns, sāk stopēties viss pārējais. Jo tas visus sagrauj uz vietas. Visas industrijas, viņas nespēja vairs normāli funkcionēt, jo viņiem nav darbinieku. Tie darbinieki tajos darbos dara kaut kādus svarīgus darbus, kas ir vajadzīgi. Un ja tie darbi netiek darīti, tad kaut kas cits kaut kur nav, tad to atkal nevar darīt. Un tāda kā ķēdes reakcija, kur viss aiziet tādā krīzē, šausmīgā krīzē. Tev nav zināms, viņi savu degvielu importē, vai viņiem ir kaut kādas savas atradnes? Nē, lieta tāda, ka viņiem degviela ir, viņi ir daudz, viņa netrūks. Vienkārši viņi ir tajās, ārpus pilsētas, tajās, lielajās mucās, kur glabā viņu. Tā kā ir milzīgs daudzums ar degvielu. Degviela netrūks, trūkst viņas aizvešana uz benzīntanku. Un kur ir tas avots? Kāpēc? Tā, ka cilvēki iet streikā vai vienkārši nav vairs cilvēki tālbraucēji? Nav cilvēki tālbraucēji, bet ja neviens nebūtu kritis panikā, vienkārši ik pa laikam kāds benzīntanks būtu bez degvielas. Bet tā kā visi krita panikā, tad nekur nav degvielas. Okay. Labi, es nezinu, cik daudz tu zini, man vienkārši rodas jautājumi. Droši. Vai cilvēki, viņi ir izpirkuši to visu esošajos benzīntankos? Jā. Un ir vai par maz cilvēki, kas pieved viņu apakaļ? Jā, par maz, kas pieved, tieši tā. Par maz, jā. Jā, par maz, kas pieved. Šobrīd ir iesaistīta armija. Vakar teica, ka 200, vai arī bija varbūt 1000 armijas apmācītu šoferu vedīs ar armijas mašīnām, ar armijas mašīnām degvielu no tām vietām, kur viņi uzkrāja uz tiem benzīntankiem. Es skatījos, pirms es iestājos universitātē, kas ir vispieprasītākās profesijas, kuras reāli šobrīd vajag un tuvākajā nākotnē vajadzēs, izņemot IT sfēru, ļoti vajagot māsiņas, tā kā medicīnas. Čikoši to video. Jā, vajag māsiņas. Ļoti vajagot māsiņas, tā kā medicīnas personālu un tālbraucējus, jo tālbraucēji trūkstot arī pasaulē. Jā, tālbraucēja krīze it kā esot arī pārējā, tā kā Eiropā šobrīd. Šitas bija tas labākais video, ko es tev gribēju parādīt. Ir ko cilvēkā cīnās benzīntankā par degvielu. Jā. Viņš ir kaut kāds darbinieks reāli. Viņš palīdz vienkārši regulēt tur cilvēkus. Bet jā, tur ir milzīgas jūdzēm garas rindas. Un tās jūdzēm garās rindas tur cilvēki stāv. Cilvēki ir izveidojuši tās rindas. Tagad tu saki 10. dienu nav viņiem degviela. Jā. Cilvēki acīm redzot, viņi grib ēst, viņi grib dzert. Viņi tur ir nonākuši ar savām mašīnām. Viņi viņas atstāja, aizslēdz, iet uz mājām. Pagoļ nākamajā dienā iet apakaļ, iekāp savā mašīnā, turpina gaidīt rindā, turpina gaidīt, cik vēl parādās. Nē, viņi visu... Apakaļ tādām mašīnām, daži tur atstāja. Nē, viņi visu laiku tā kā sēž un brauc. Viņi tā kā stāv rindā, viņi tērē to degvielu, un viņi tā kā lēnām brauc uz priekšu. Tā kā rindā uz degvielu. Jā. Bet tas ir skumji, bet tas ir smieklīgi. Bet tas ir šausmīgi. Es to negribētu piedzīvot galīgi. Nedod Dievs. Tas ļoti labi. Ļoti labi, ka pagaidām pie mums ir diezgan labi. Kad tu būsi Latvijā apakaļ? Es būšu jau pēc 10 dienām īstenībā, pavisam drīz. Tad jau varēsim satikties klātienē. Jā, tieši tā. Labi. Man te nebija iespēja, bet es saprotēšos, ka es būšu Latvijā, un ja Spānija turpinās labi iet, man pat nebūs jāievēro pašizolācija, jo šobrīd Spānijai ir tur tie 76 gadījumi uz 100 000, ja viņi nokritīsies 75 gadījumiem uz 100 000, tad man nav pašizolācija jāievēro arī. 10 dienā tomēr nokritīsies? Es nezinu, arī nav tik svarīgi, pasēdēšu mājās. Labi, tad šito mēs varam ciet,
Un mums nākošā tēma. Bija tāds, cik mums laiks vēl ir? Vēl ir nedaudz laiks. Mitochondria. Okay, but where does vegetable oil come? Cik ierakstīt? Pagaid brīdī. Man ir 50 minūtes kopējais laiks. Kopš mēs sākam ierakstīt 35 minūtes. Nu tad vēl ir. Labi, tad šis te stāsts par augu eļļu. Tad es uzlikšu to video fonā, kuru tu man atsūtīji. Varbūt tu vari pastāstīt par šito te. Es ikdienā diezgan interesējos par diētām. Nu, tā kā vienkārši par ēdienu kā tādu, kā sevi optimizēt. Un teikt, kad es uz sevi eksperimentēju, to plēsēju diētu, ko popularizējas tur Šons Beikers, Mikaela Pītersona. Es paralēli skatos arī īstenībā ir tāds ļoti populārs vegāns Ritual podcasts, varbūt tās tu zini. Viņš ir tā kā sportists, viņš ir vegāns jau vairākus gadus, un tā kā cilvēks, viens no retajiem cilvēkiem, ko es esmu redzējis, kuram ļoti izdodās tā kā uzturēt sev labā veselībā, tieši ēdot vegānu diētu. Un tad tagad tajā visā, ko labāk ēst universā, tā kā ir divi kempi, divas nometnes, kurā cilvēki sadalās, un kaut kas sanāk abiem. Tā kā cilvēki izārstē artrītus, protams, tā kā diabētus, nomet svaru, atgriež enerģiju, tur depresiju izārstē, un ļoti, tā kā visādi daudz saraksti ar slimībām, arī daudz neārstējamas slimības. Tā kā, ko ārsti pasaka, visu dzīvi būs jāsēž uz zālēm. Cilvēki, pamainot savu diētu, atbrīvojās pavisam no zālēm. Un tā kā atgriež sevi ne tikai homeostāzē, bet tā kā, pat optimālā, tā kā uz izaugsmi tendētā dzīvesveidā, ka tu ne tikai sačinī sev, bet tu esi tā kā vēl vairāk enerģijas, tā kā visu var darīt. Un man tagad sāk interesēt tie kopsaucēji, jo ir divas nometnes, abiem kaut kas sanāk, kaut ko sanāk tā kā darīt. Un jo vairāk es tā kā klausos, jo vairāk es sāku atdalīt kaut kādus kopsaucējus. Okay, tā kā vismaz tā kā liela daļa, pa ko var vienoties gan vegāni, gan tā kā keto diētas un plēsēji. Treniņš, ikdienas treniņš, ļoti svarīga lieta. Kustība, tā kā cilvēks ir paredzēts kustēties ikdienā. Tas ir tas, kā mēs esam uzauguši. Cukurs. Tur daži cilvēki vegānu pusē nepiekrīt par cukuru. Viņi uzskaitīja pētījumus, kur cilvēki dzer cukurūdeni un tiek vaļā no diabēta, kas ir tā, kā tas notiek, es vēl īsti nezinu, bet pieņemsim ļoti daudz tā kā arī vegānu un keto pusē uzskata, ka cukurs nav labs, viņš piš dopamīna sistēmu, diabētu, zobus un ļoti daudz ko. Miltu produktus tajā visā var ieskaitīt un polipiesātinātās un nepiesātinātās augstskāpes. Tā kā sēklu, palielam sēklu un dārzeņu tauki, jo šitas video tā kā parāda, kā vispār tās eļļas un tauki tiek iegūti. Un, teiksim, es arvien vairāk sāku piekrist tam, kad ir jāskatās, kā mūsu senči ir tā kā evolucionējuši un kā mēs esam auguši, pie kā mēs esam pieraduši. Un tas veids, kā mēs šobrīd gatavojam ēdienu un ko mēs varam vispār nopirkt veikalā ēdamu, tas ir ļoti vispār tā kā nesens izgudrojums. Ultraprocesēti ēdienu. Un, teiksim, šajā video pastāsta, ka dārzeņu eļļas kā tādas radās kā blakus produkts. Blakus produkts kam īsti? Es neatceros. Kaut kāda šķiedrviela, ko ražoja vai nu makultūrā, vai arī kā audumu. Es īsti neatceros. Un, var sakot, palika pāri tā eļļa.
un to eļu, viņu vajag rīktīgi izspiest tā kā ārā no tiem augiem. Nu, viņu ir kā blakus produkts, un tad eļa ir tāda netīra, un viņi iziet cauri visādai filtrācijai, karsēšanai, un tad tu dabū, teiksim, to savu rapšu, sēklo eļu, un tev vajag, tik daudz tos rapšus tā kā ievākt, vai tik daudz tās saules puķes, sojas sēklas. Un tas ir tik procesēts, gribas teikt nedabisks process, bet, principā viss jau ir dabisks savā ziņā. Bet, kad cilvēks vienkārši, agrāk mēs evolūcionējām simtiem miljoniem gadu, mums nebija ne iespējas, ne tehnoloģijas, tā kā ekstrahēt eļu vispār kā tādu no sēklām, vienkārši, tikai izņemot, ēdot viņas dzīves, tur grauzdējot, un pārsvarā visi mūsu tauki nāca no dzīvniekiem. Un kaut kas no augiem, ja tas augs ir, teiksim, olīvas vai tur avokādo, viņos iekšā ir tā kā labie tauki, un tu viņus, tā kā dabūjot, tas augs pats ražo to tauku. Vislabākie tauki esot zivīs, lasī, siļķē, reņģēs. Un tad pārtrauc mani, ja tev rodas kaut kādi jautājumi. Bet var sakot, tas, ko teicu šajā video, kad, teiksim, man liekas, viss vai sākās ar McDonald's, un kādu no tām lielajām iestādēm, tur bija stāstīts, ka agrāk McDonald's friškas cepā lielopa vai cūku taukos. Tā kā viņiem palika pāri, teiksim, tie tauki, tos taukus īsti nekur citur neizmantoja. Un tad viņi kaut kā nonāca pie šitās eļas, kas bija subprodukts, ražojot un filtrējot kaut kādu šķiedru, kas ir ultraprocesēts, un savā ziņā, ņemot vērā to, ka viņš ir subprodukts, viņš ir lēts, viņi izdomāja kaut kā reklamēt viņu un reklamēt viņu tā, ka šitie ir labi tauki. Tā, ka, viņi nav piesātināti, viņi tur tā kā izmantoja dažus gadījumus, kur cilvēks ar sirdstrieku tur, teiksim, saslimst, aiziet un vainoja tos piesātinātos taukus un voku dārzeņu eļa. Voku rāda īstenībā no kokvilnas. Viņi ražo kokvilnu un, ak, Dievs, šitas ir tik šausmīgs skats. Un no kokvilnas voku, paliek pāri eļa, un tad, kad viņi pamanīja, ka no kukurūzas arī paliek, un pēc tam jau tālāk tur rapsi, saulespuķis, soja. Tas viss notiek šitādā veidā. Tā kā rītīga mašinērija. Kur pretī dzīvnieku tauki, viņi basically, viņi jau ir gatavā formā, viņi ir piesātināti, bet tā kā tas ir tas, ko cilvēks ir pieradis ēst miljoniem gadu, ne tikai vasaras sezonās, bet it īpaši, teiksim, ziemas sezonās, kad tev nav iespēja tikt pie augiem nekādiem. Cilvēki paļāvās uz to, ka viņš var nomedīt dzīvnieku, tur ir iekšā tauki, un īstenībā paskatoties cilvēkus, kas māca šobrīd izdzīvot, kā tu izdzīvot mežā, tev dzīvnieku tauks ir visvērtīgākā viela, kas tev ļauj ne tikai izdzīvot, bet tā kā dot tev to enerģiju. Jo teiksim, ziemā tu nevari tur ogas, ne augļus dabūt, nekādus tur, labi, tur kaut kādi redīsi augot ziemā arī, bet galīgi nepietiekams kaloriju un enerģētiskās vērtības tā kā pievedums ķermenim, lai tu varētu izdzīvot. Un, un tā kā es ieteiktu tā kā nosīties to video, padomāt par tām lietām, jo tas ir tas, kā es uz to skatos. Es to visu vēl mācos, man tas šausmīgi interesē, un ļoti daudz, ko es jau pats esmu tā kā atrisinājis uz sevi, un ko un kā, un es strādāju, es daudz kafejnīcās strādāju, un es vienmēr atceros, ka tā kā, lai cik garšīgs nebija kaut kāds fritāts ēdiens, viss tiek fritāts, rapšu principā eļās. Un visas tās siera nūjiņas un friškas, vienmēr, es atceros, man uzpūtās vēders, man parādījās kaut kādi, tur krampji vai sāpes, un tu pilnīgi jūti, kā tur viss tā kā gāzējas, un dārzeņu sēklu eļa ir ļoti oksidējoša, tā kā viņa oksidējās, viņa brīvos radikāļus izveido, kas pēc tam meklē
elektronus, kuriem piesieties tīri tur precīzi nezinu kā, bet aptuveni. Un tas ir tas, kas tā kā veicina novecošanos, oksidāciju, veicina šūnu bojāēju, vēža šūnas tā kā vairo. Un, jā, tas tāds. Jā, es domāju, tu ļoti labi izstāstīji. Arī pēc tā video, ko tu man nosūtīji nostīšanās, es tagad visu nedēļu cepu šajā sviestā. Es noliku nostēļu, es tikai sviestā cepu. Nu jā, sviestā kokusrīgas teļā, bet tas ir dārgāk. Tā kā tas tā interesanti, ka jāēd veselīgāk, kaut kur ietaupa naudu. Tīpaši kaut kādās šokolādēs viņas tik neloģiski dārgas. Ir arī īstenībā kaut vai čipši dārgi. Kad arī, nu, ja tā salīdzina, pieņemsim, cik maksā kokosrieku steļi, tad gan arī var salīdzinot ar čipšiem kaut kādam lielāku paku. Nu, atkarīgs kādu. Salīdzinājums. Kokosrieku steļi un čipsi. Grūti izvēle. Bet, jā, sorry, turpini. Bet es domāju, tas, ko tu stāsti, un tas, kas tur tie video stāstīs, tas ir super loģiski, jā. Protams, ka viņi apstrādāti ir. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc olīveļa tiek cauri, ka viņi nav tik slikti, bet es arī iepriekšējās olīveļu lasīju, ka tur esot daudz viskaut kādas labas ķīmiskās vielas iekšā tie eļļā, kuras ir esot arī, laikam, labas antioksidanti vai kaut kas tāds. Laikam, tāpēc, es nevaru komentēt, kas tur īsti, bet, nu jā, sorry, turpini. Jā, es domāju, ka tiešām vajag tam pievērst uzmanību, un tas, kas man nedaudz biedē, ir tas, ka, piemēram, patīk brokastīs ēst tā kā Kellogu, es ēdu tāds līdzinoši veselīgo Kellogu rauzām, kur nav pievienot cukurs, bet tur tās auzas, viņas tik un tā ir kaut kā saceptas kopā nedaudz, un es domāju, kā viņas sacepa kopā, kad tik viņi atkal viņas nav sacepuši kaut kādā pašā lētākajā dārzeņa eļļā, un tad es domāju, ka es tā kā ēdu veselīgi Kellogu, bet īstenībā es ēdu kaut kādu dārzeņu eļļā ceptu auzas. Tā kā. Es tagad mācoties mikroekonomikā, mums teica, ka ekonomika strādā ar divām pamatproblēmām. Kā nopelnīt vairāk ar pēc iespējas mazākiem izdevumiem. Nu, tā kā tu vari pēc iespējas minimizēt savus izdevumus, lai tu uztaisītu vislētāko produktu un pārdot viņu par vislielāko cenu. Un tā esot pamatproblēma, pēc tā, ko māca universitātē. 2 jautājumi. Tā kā tur nav nekas par kvalitāti, tur nav nekas par efektivitāti vai ekonomiku. Savā ziņā dabūt vislētāko produktu ir kaut kāda savu veidu efektivitāte. Tā kā jāpielieto. Bet tas ir tas, kā tiek veidoti uzņēmumi. Tā kā. Un tas vienlaik padomāt, ka, protams, kad viņi izmantos vislētāko veidu, kā sacept tās auzas. Vislētākajā eļļā. Tur, ja tu gribi kaut kādu krūto, es atradu, ir vieni, kas nav čipsi īsti, viņi ir tā kā bekona ādiņas, man te nav par rokai. Tu tieši būtu par rokai, tu izņemtu viņas. Es izņemtu, man pirmīt bija, es viņas ēdu, bet tur ir cūku ādas, ceptas cūku taukos un sāls. Tur ir 3 lietas iekšā. Cūku ādas, cūku tauki un sāls. Un tā kā es arī parasti sēdu čipsus, man ir jūtīgs organisms savā ziņā, man notiek reakcijas. Es pilnīgi jūtu, tur viss tā kā sprākst un burbuļo. Šito es ēdu, tā kā viss ir tik mierīgs. Un ir baigi svarīgi ieklausīties tā kā sevi YouTube video. Labi, tad mēs tagad iesim tagad uz finišu. Tā, es domāju, mēs paņemsim 3 super ātrās tēmas un tad pabeigsim ar to diskusiju. Tad pirmā ātrā tēma ir tāda, ka Teslas mašīnās tagad būs iebūvēta tāda feature, ka tagad tu brauc ar mašīnu, tiks novērtēts, cik drošs tu esi braucējs. Un tev tiks iedots tā kā skala no 0 līdz 100, cik tu labs esi braucējs. Un viņi vērtēs, cik tu ievēro distanci, cik tu strauji bremzē, cik daudz tu brauc pa labi, pa kreisi, negaidīti daudz, cik daudz tu nepievērš uzmanību ceļam. Ko tu par to domā? Un kādā nolūkā viņi izmantos tos datus?
Nolūks gan esot diezgan tā kā labs un diezgan loģisks. Tātad viņi strādā pie tās pašbraucošajām mašīnām, un viņi izstrādā tagad to sistēmu, ka mašīna var pati braukt arī pa pilsētu, bet visiem to viņi negrib vēl dot, un iedos tikai tiem cilvēkiem tādu iespēju, kuri brauks ļoti labi. Kuri ļoti labi māk braukt, viņiem iedos iespēju pašbraucošajā režīmā arī braukt pa pilsētu. Bet tas sanāk, kā viņš pats brauc, viņš gāzes spiež tikai vai bremzi? Visu dara pats. Mašīna visu pats dara. Jā. Tā ir ļoti interesanta tēma, ko es tur aizsūtīju daudz video, bet to mēs tagad neapskatīsim. Vienkārši tāda ātrā tēma par drošību. Tā, nākošā ātrā. Tas ļoti pareizs pieejams. Tā kā, manuprāt, ka tu dabū datus no reāliem cilvēkiem reālās situācijās uz ceļiem dzīvē. Jā, un viņi arī neskatās, kā tu izmanto, piemēram, ātrumu ierobežojumu, vai tu ievēro ātrumu. Nē, vienkārši vai tu strauji bremzē, vai tu ievēro distanci, vai tu daudz pa labi pa kreisi brauc, tā kā pārsvarā tādas lietas. Labi, nākoši. Jā? Ko tu gribētu? Nē. Es domāju, ka, teiksim, šajos dzīvos testos, kur pretī, tā kā mašīnu drošību un šo visu testē kaut kādos izolētās situācijās, kaut kādās, uz sacīkšu trasēm vai angāros, kur pretī, teiksim, ka tu to optimizē līdz tādam līmenim, ka tu ievāc datus no cilvēkiem, kas brauc uz ielas uz ceļiem, tu vari, visādas nianses iegūt no tā, ka, teiksim, vai cilvēki biežāk bremzē strauji, kad mašīna tuvojās no kreisās vai no labās puses. Jo es dzirdēju cilvēki, kuriem šobrīd brauc ar pašbremzējošām mašīnām, kurām ir tā funkcija. Reizēm ir tāda situācija, kur mašīna tā kā, tu brauc un tu mašīna šķērso ceļu, vai arī piebrauc tuvu un nogriežās, un tu vienkārši zini, ka tu neietrieksies viņā vispār necik, jo tu esi paredzējis to manevru, jo vienmēr, kad tur, teiksim, nezinu, kā lai to pasaka, no labās puses kāds pārkārtojas uz kreiso, tur viss čilt, viss skaidrs, viņš pēc tam griezīsies pa kreisi. Bet tā mašīna nomet pa mēmajiem un rada bīstamu situāciju, kur aizmugurējais tev ietriecās pakaļā, un tu pats nebūtu nemaz spiedis uz tām bremzēm tajā situācijā, jo nav vajadzība, jo ikdienā, tā kā zini, kad ja mašīna, piemēram, tuvojās tev no labās puses un šķērso tavu ceļu, tev nav jāspiež pa bremzēm. Tā ir interesanta tēma, ko mēs varam apspriest kādā no nākošajām reizēm. Nākošā tēma, vai tu zināji, ka Salaspilī ir reaktors? Vispār necik, nē. Tā ir. Salaspilī ir kodolreaktors, un viņam pirms nedēļas bija 60 gadu dzimšanas diena. Šis bija galvenais kodolreaktora operators, tāds džekiņš. Un tad tur bija zinātniskais reaktors, viņš tika ieviests slepenībā, tur veica dažādas zinātniskos pētījumus, kā arī dažādu objektu apstarošanu. Jā, bet viņš neražoja elektrību, ja? Nē, neražoja elektrību, nē. Tas bija tiešām tā kā tur bija kodola reakcijas, kuras notika. Bet interesanti, Salaspilī turpat pie botāniskā dārza, tā kā arī reaktors ir. Man likās, ka Latvijā vispār... Es noskatījos to video, un es sākumā domāju, ka viņš stāsta par kaut kādām atmiņām, ka tur 60 gadi, viņš jau tur vairs nav aktīvs. Viņš ir aktīvs? Nav aktīvs, nē, aktīvs nav. Viņš ir izslēgts, tā kā, viņu var arī ieslēgt atpakaļ arī. Ir aizvesta tā degviela projām. Ir tomēr aizvesta. Tas ir, jā. Es atkal atgriežamies pie tā, pie kā mēs runājām pāris tēmas apakaļ par to, kā atšķirās iekšzemes ražošana padomju laikos un kāda tā ir tagad. Ka, teiksim, daudz vairāk visādas fabrikas un tur infrastruktūras pašas apgādājām sev ar tekstilu, tur cukuru un vēl visādām lietām. Un izrādās mums bija atomu reaktors. To vajag lai atkal būtu, vai ne? Atkal varam ieviest, nezinu, tur to pie mājām kaut kur dārstiem. Es gribētu, lai kaut kas tiek, lai kaut ko iemācās cilvēki no tā laika. Gribās, lai mēs vairāk ražotu paši. Tas ir tas arī, ko Covid, teiksim, iemāca, ka tu klausies amerikāņus un viņu atziņas. Tur tā kā, mēs tagad, kad tas Covid pārgāja, mēs saprotam īstenībā, cik maz mēs paši ražojam un cik daudz mēs tur iepērkam no Ķīnas un citām valstīm, un kad īstenībā jātīsta
savu iekšzemes koprodukciju. Jā, tā kā es gribētu, lai mēs arī tādā virzienā skatāmies. Būtu vērtīgi. Jo, es tev tieši piekrītu. Un no tādām smieklīgajām ziņām, kas pašiem iesaistītiem nav tik smieklīgas, ir tādas, ka es izlasīju savā ziņās 2 irākieši, vai man tas skaņa, 2 irākieši meklē savas sievas Latvijā. Tos pirmais iespējas izlasot virsrakstu. Man šķīta, pirms es atvēru to video, ka viņi meklē, tā kā jaunas sievas, latviešu meitenes Latvijā. Atbrauc tur piekdienās, sestdienā, tur patusējās, iepazīstās ar latviešu meitenēm, bet tas video īstenībā par kaut ko citu. Video bija super jocīgs kaut kāds. Bija kaut kā tā, ka viņi bija kaut kā tie atnākuši kaut kādā patvērumā pirms daudz gadiem, bet viņi bija aizbraukuši atpakaļ uz to Irāku, tur viņi bija apprecējušies, un tad viņi bija sarunājuši, ka viņi tās sievas pakluso tā kā ielīdīs caur Baltkrieviju, bet viņas tikušas noķertas, un tad viņam nevar sazināties. Jā. Kaut kāds pilnīgs viests. Es domāju, kā viņi, jo viens no viņiem tā kā Vācijā strādāja, cik es sapratu, un Somijā, un kā viņas tā kā nonāca līdz Latvijai. Viņas tā kā mēģināja nokļūt līdz viņiem caur Baltkrieviju, to es sapratu. Tad viņi Latvijā, bet tad viņas noķēra pie robežas. Jā, noķēra pie robežas un iemet iekšā Baltkrievijā, bet Baltkrievija laikam kaut ko tur arī nelaiž. Jau gadījumā ļoti savā ziņā, ka viņiem skumjš stāsts, bet vispār jau tāds diezgan smieklīgs stāsts. Un arī daudz cilvēkiem izstāsta, ka nepatīk sevišķi tas stāsts 16 laika, 16 dislaika tieši. Kaut kā. Tā ir. Tā kā... labi, tas ir. Es vienkārši domāju, uz beigām es mēģināju ielikt sevi tajā situācijā. Iedomājies, tu arī tur kaut kāds imigrants, tu tur aizbrauc tur uz Somiju strādāt vai uz tur Ķīnu, un tad tu, nezinu, sarunā, ka tava draudzene mēģina atbraukt, bet tad viņa pazūd pa ceļam, un viņu deportē atpakaļ, un tad tu tā kā, es arī gribētu tā kā, atrast savu sievu un nonākt. Tu es pilnībā saprotu. Tas iemesls, kāpēc es ieliku savu dislaiku, bija tāpēc, ka viņi teica, ka tā kā viņi šeit dzīvo, viņi gribētu, lai viņas sievas te atnāk, un viņi teica, mēs par to neko nezinājām, bet viņas nezin, kāpēc izdomāja, ar mums neko nesarunājot, ieiet šeit caur Baltkrieviju. Tā kā mēs jau nelikām viņām to darīt, ne? Mēs neko par to nezinām. Tā kā skaidrs, ka viņi tā kā savā starpā sarunāja, ka viņas tā darīs, ne? Nē, tur grūti komentēt par to. Labi. Šito arī liksim nost. Jā, varam pabeigt ar pavisam tādu tā kā ātru diskusiju. Tad mums tieši sanāks 1 stunda. Tad kā pieturēties pie veselīgas ēšanas? Kādēļ tas nesanāk? Man pirmais komentārs ir mēģināt un mēģināt un mēģināt. Jo tas ir mans stāsts. Tas man bija stāsts īstenībā arī, teiksim, vēlmi atmest pīpēt, un tad es tur mēģināju kafiju atmest, un, tā kā visu kaut ko atmest, vai tā kā tieši atkal, tā kā ieaicināt dzīvē, tur, teiksim, es to gaļu nēdu, un tad sacāku ēst gaļu, un kaut kā visu laiku vienkārši, man bija tik daudz neveiksmes pa ceļam, un es vienkārši, tas nav vienkārši, bet es visu laiku mēģināju atkal un atkal. Man kaut kas nesanāca, man tur tā kā tu tur nolūsti, tu tur izvirzi savu challenge, otrs 30 dienas bez cukura, un tur 4. dienā apēd saldējumu kasti, un tad aizies veikalu nopērts vēl vienu, un šokolādes tāfelīti, un tad tur, Dievs, es esmu tik slikts, man nesanāca, un tā ir normāla sastāvdaļa tajā ceļā pie savas veselības. Un tā kā, jā, galvenais mēģināt un mēģināt vēlreiz, un ieklausīties sevī. Tā kā ļoti svarīgi ieklausīties sevī, kā tu jūties, kā tev ķermenis reaģē, pamēģināt to, ko tu mēģināji, teiksim, izslēgšanas diētas vai kaut ko tādu, lai
Kas man bija un šobrīd ir visvērtīgākais, nonākt tādā stāvoklī, kad es jūtu, ka man viss norit normāli. Man nav nekādas tur sāpes, vai tur uzpūties vēders, vai iekaisumi, vai izsitumi metās, vai tur bezmiegs, vai liekas anxietīs parādās, vai tur kaut kāda depresija, vai kauns par sevi. Tā kā nonāk tādā momentā, ok, tas, kā es šobrīd ēdu un izturos pret savu veselību, ir ļoti mierīgi, forši, normāli, nekas nesprāks nekur, un tad optimizēt to. Jā, es domāju, ka tu uztaisi ideāli atbildi, tu mani motivēji, es tev pilnībā piekrītu, tad ļoti labi māki tos atbildēt. Man arī pirms mēs nobeidzam vai kaut ko pateikt. Kā tagad tu ēd? Jo tev arī man ļoti patika tas tavs izaicinājums, tas bija, Jā. ka tu iepriekšējās kaut kādas reizes to izslēgšanas diētu veici, un tad es īstenībā tajā posmā es nepārāk veselīgi ēdu, un tad tu man iedvesmoji pamēģināt kaut ko padarīt tajā ziņā. Kā tev? Jā, bija tā izslēgšanas diēta, to es nobeidzu, tad es tā randomā ēdu, un tagad atkal tā veselīgāk diezgan tā stingri. Bet, redzēs, kā ies. Bet tu, teiksim, tiec galā ar kaut kādiem cravingiem, vai tev ir kaut kādi īpaši našķi, no kuriem jāuzmanās, vai kaut kādi dzīves momenti, kad tu jūti, kad ir vieglāk paslīdēt uz tā šokolādes tāfelītes vai kaut kas tāds? Zini, man ir tā, ka man dažreiz pietrūks varbūt kaut kādas garšas. Bet to var iemācīties vienkārši gatavojot garšīgāk to veselīgo ēdienu. Jo tā izslēgšanas diēta bija tik šausmīgi stingra, ka es pat nevarēju, es nevarēju praktiski nevienu recepti izmantot, lai padarītu veselīgu ēdienu garšīgāku. Bija ļoti stingri ierobežojumi. Jā. Es nezinu. Saskrēja mutē. Tu tik daudz pateici vārdu garšīgs, ka man gods vārds tiekals mutē saskrēja. Es nezinu, es domāju, ka jādara tas, ko tu teici. Vienkārši nevajag padoties. Es domāju, ka varbūt ir tiešām pareizi tas, saprast, ka ir jāmēģina, nofeilosi, bet tad, ja tu nofeilo, vienkārši nevajag turpināt feilot. Tad, ja tu esi nofeilojis, nevajag domāt, labi, es tagad nofeiloju, tagad es varu darīt, ko gribu. Nē, ja tu nofeilo un sācies neveselīgi, tad vienkārši cik vien ātri tu vari atkal atgriezties. Un ja tu atkal nofeilo, tas nekas, vienkārši vajag atkal atgriezties. Un tā, ja vienmēr tu turpinās atgriezties, cik vien ātri tu vari, tad viss būs labi. Un arī varbūt nevajag arī pārāk stingri, bet arī nevar būt pārāk vāji tie noteikumi. Ir jābūt ļoti labam balansam. Jo, ja tu esi pārāk stingrs, tu nevarēsi to ievērot. Tieši tā. Tā kā ir jānonāk pakāpeniski līdz tam, ka tu vari sevi tagad tik ļoti ierobežot, ka tu vari atteikties no lietām, kuras tu ikdienā lietoji pirms tam. Un, ja man ir viens mazs iemesls, kāpēc ir vērts kļūdīties un kāpēc reizēm vajag atkrist atpakaļ pie lietām, kuras tu darīji pirms tam, tikai tad, ja tu esi kādu laiku, teiksim, ēdis veselīgi vai dzīvojis veselīgi, un tad tu atkrīti atpakaļ kaut kādos vecajos ieradumos, tu labāk varēsi sajust, cik sūdīgi īstenībā tu jūties. Jā, tieši tā man arī ir bijis. Ka pat es kaut kādas ēdienas vairs vispār nēdu, pat ja viņi man garšo, jo zinu, ka es jutīšos slikti. Piemēram, viena lieta, ko es ēdu riekstus, kaut kādu čipšu vietā. Un rieksti ir ļoti garšīgi. Kaut kāda melona, piemēram, arī ļoti garšīgi. Man patīk melonas. Jā. Labi, mums jāslēdz ciet, vai ne? Bija forši. Labi.